Pēdējos gados Latvijā arvien biežāk ir novērojami izteikti sausuma periodi. Zinātnieki brīdina, ka globālo klimata izmaiņu rezultātā sausums var kļūt par nozīmīgu problēmu mūsu ikdienā. Mūsdienās klimata pārmaiņām ir plaša un nozīmīga ietekme visā pasaulē, tai skaitā uz pieaugošo ekstremālo laikapstākļu biežumu un intensitāti. Turpmāka sasilšana radīs dažādus riskus dabas un ekonomiskajās sistēmās, it īpaši tas skars lauksaimniecību. Kopš 2018. gada Latvijas dabas fonds kopā ar partneriem īsteno projektu Lifecraft. Divās saimniecībās Ogres un Smiltenes novados tiek pētīta kontrolētās drenāžas ietekme uz lauksaimniecības rezultātiem un siltumnīca efekta gāzu emisiju. Tas unikālais šajā projektā ir pirmkārt to testēt Latvijā, tāpēc, ka Latvijā šāda prakse nav ierasta. Tieši tāpēc arī mēs projekta ietvaros gribējām kontrolēto drenāžu sistēmu testēt, lai saprastu, vai viņi tieši tikpat labi strādā citviet, kā pie mums šeit Latvijā, un pie viena pielikt klāt šo komponenti, novērtēt, vai ir vai nav tā vēlamā ietekme attiecībā uz klimata emitēto gāzu samazināšanu. Siltumnīca efekta gāzu mērīšanai ir divi veidi kameras. Šī ir necaurspīdīgā un tā ir visur, respektīvi viņai uzliek virsū vāku, samaisa to gaisu un tad šļircēs iepild iekšā tieši to gaisu, kas tur ir ik pēc 20 minūtēm. Un tad pēc tam ved uz laboratoriju, lai novērtētu, kāpēc vajag necaurspīdīgu un tumšu, lai nebūtu augu fotosintezējošā efekta. Un tad ir otra caurspīdīgā kamera, kurā savukārt ir, tāpēc viņi ir caurspīdīgi, jo viņi uzliek virsū tur, kur aug attiecīgā kultūra, lai novērtētu, cik tad viņi savukārt, kamēr viņi aug, cik viņi absorbē šo siltumnīca efekta gāzi. Kontrolētās drenāžas sistēmas ļauj lauksaimniekiem samazināt nevajadzīgus ūdens zudumus un pielāgoties ūdens trūkumam, kā arī mazināt plūdu riskus. Tāpat mitrākā augsnē kopumā samazinās arī siltumnīca efekta gāzu emisijas. Kontrolējot šādā ziņā šo ūdens noteci vai stabilizējot to, tā kā palēlināt šo straujo ūdens noteces procesu, var palīdzēt noregulēt to, ka tajā augsnē tas ūdens līmenis ir paaugstināts, tik cik tas ir nepieciešams veselīgas ražas ieguvei, un kas savukārt netraucē arī, pieņemsim, ar lauksaimniecības tehniku joprojām doties uz lauku un viņu apstrādāt. Respektīvi, viņš netiek pārsusināts, lai, piemēram, neciestu šī raža sausuma periodos. Lauksaimniekiem ļoti svarīgi ir risinājumi, kas palīdz veiksmīgi pārciest dažādus klimata ekstrēmus. Kontrolētā drenāža, kas ļauj regulēt noteci no lauka un izmantot to lauka apūdeņošanai sausākā laikā, pavisam noteikti ir viens no šādiem risinājumiem. Un vienlaikus tas no ekoloģiskā vai tāda vides apstākļiem veicina arī to, ka no augsnes tik strauji ar lietus ūdeņiem un sniega kušanas ūdeņiem netiek iznestas barības vielas, kas ir nozīmīgas atkal ražas sakarā. Līdz ar to potenciāli lauksaimniekam ir mazāk nepieciešamība papildus šīs barības vielas atkal ienest augsnē, tāpēc, ka viņas ir iznestas un savukārt caur šo klasisko drenāžu sistēmu šis ūdens, kurā ir tad šīs barības vielas, kuras ir brīvās un nepiesaistītās, tiek atkal aiznestas prom pa grāvju sistēmu, tālāk uz upēm, jūrām, ezeriem, kas atkal tur tālāk šajās ūdens ekosistēmās ar barības vielu pārsātinājumu, jo eutrofikācija atkal rada nākamās problēmas vidē. Latvijā viens no galvenajiem siltumnīca efekta gāzu avotiem ir lauksaimniecība, kas veido 24% no visām valsts siltumnīca efekta gāzu emisijām. Un no klimata viedokļa tieši šajā Lifecraft projektā mēs mēģinam novērtēt, vai šai praksē ir arī pienesums tieši saistībā ar to, lai samazinātu lauksaimniecības radīto ietekmi uz siltumnīca efekta gāzēm. Tādēļ mēs arī veicam šos mērījumus, jo tā ideja ir sekojoša. Ja augsnē ir vairāk vai mazāk šīs organiskās vielas, kuru pamatā ir ogleklis, tajā brīdī, kad augsne ir piesātināta ar ūdeni, tur ir anaerobi apstākļi, un anaerobos apstākļos neveidojas oglekļa dioksīds, kas tālāk atkal var emitēt atmosfērā. Līdz ar to, jo ilgstošāk un augstāks tiek turēts augsnē šis ūdens līmenis, līdz ar to ir pieņēmums, ka šis CO2 mazāk atmosfērā izdalās. Līdz ar to arī tad ir tas ieguvums attiecībā uz klimatu.
šī projekta ietvaros tad arī monitorējam visus šos rādītājus, lai novērtētu, cik lielā mērā drenāžas ūdens satur šīs barības vielas, kas tiek iznestas kontroles teritorijās, kur mēs kontrolējam šo ar aku palīdzību šo ūdens līmenis noteci. Un tā skaitā ir arī lauks, kuru apstrādā tieši tāpat kā šos kontrolas laukus, bet šajos sauktajos references laukos ir klasiskā parastā meliorācijas sistēma, kur ūdens vienkārši notek tad, kad brīvi bez kaut kādas kontrolas vai aizturas. Kontrolētā drenāža ir mitruma regulēšanas sistēma, kas ar kontrolaku palīdzību pēc vajadzības aiztur ūdens noteci un uz lauka notur attiecīgajai kultūraugu augšanas stadijai atbilstošu mitruma līmeni. Ūdens līmenis uz lauka tiek regulēts ar īpašiem aizvariem, kas iemontēti kontrolakās. Atkarībā no izvēlētā risinājuma aku aizvari darbināmi vai nu manuāli vai automātiski. Kontrolētās drenāžas sistēmas vislabāk piemērotas tieši līdzeniem laukiem ar virsmas slīpumu līdz 0,5%. Jo lielāks ir lauka kritums, jo vairāk kontrolaku uz lauka jāizbūvē. Līdztekus ūdens uzkrāšanai kontrolētā drenāža palīdz samazināt barības vielu noplūdi no lauka. Tāpat ir izpētīts, ka kontrolētās drenāžas risinājumi samazina arī siltumnīca efekta gāzu emisijas no lauka. Minēto iemeslu dēļ kontrolētā drenāža atzīta par vienu no 6 videi draudzīgu meliorācijas sistēmu elementiem.